šobrīd viss paliek divas kadastrālās vērtības, un taču atrodiet beidzot taisnīgo risinājumu. Pēc būtības to ir pateikusi Satversmes tiesa. Līdz 2027. gada 1. janvārim. Bet ir gan viena lieta, kas ir jau jārīkojas tūlīt. Ir jāatlīdzina tiem zemes īpašniekiem, kuri šajā jau 25. gadā saņēma tik mazus ienākumus, ka, kā jau es teicu, ka teju varēja samaksāt nekustamā īpašuma nodokli, un varbūt nedaudz palika pāri. Bet šī galīgi nebija taisnīga atlīdzība, ko saņēma zemes īpašnieks. Un šeit Satversmes tiesa ir noteikusi termiņu 2026. gada 1. jūnijas, līdz kuram jāpieņem regulējums, kas nodrošinās zemes īpašniekiem tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par viņu pamattiesību nepamatotu aizskārumu gadījumos, kad zemes likumiskās lietošanas maksa nesedz nekustamo īpašumu nodokļu maksājums, ir vienāda ar to, vai kad šī nodokļa samaksas atlīdzība paliek nesamērīgi maza.